Šodien es sīkāk pastāstīšu par endodontisko ārstēšanu, jeb zobu kanālu ārstēšanu. Kas tas tāds īsti ir un kādos gadījumos ir nepieciešams? Visbiežākais cēlonis ir nervaudu iekaisums kāriesa ietekmē. Kad tas caurumiņš paplašinās no emalijās dziļāk, tad sasniedz zobā audus, nervaudus, tieši kanālu. Un tādos gadījumos nepieciešams šo visu ārstēt. Kā tas process notiek? Dakteris ar speciālām failēm, ko bieži vien pacienti sauc par adatiņām, iztīra kanālus, to, kas ir palicis no nervaudiem. Tad paplašina, jo tie kanāli ir ļoti šauri parasti, un tad ir nepieciešams paplašināt tā, lai varētu ielikt speciālo pildījumu. Mēs visi ar jums esam dažādi, un arī zobi un zobu anatomija mums var atšķirties. Klasiski, teiksim, lieliem zobam ir 3 kanāli, bet kādreiz var būt tā, ka tie kanāli ir vairāk, vai nu tie ir saplūduši, ir papildus kanāls, vai nu kanāls sazarojas. Tad dakterim var būt nepieciešams nosūtīt uz papildus izmeklējumu, kas ir 3D rengens. 3D rengens ir nepieciešams, lai mēs varētu precīzi zināt kanālu skaitu, kur tieši sazarojas vai atzarojas tie kanāli. Tas uzlabo ārstēšanas prognozi, kvalitāti. Pacientam ir jāsaprot, ka pēc endodontiskās ārstēšanas zobs ir nedzīvs. Ar laiku endodontiski ārstētie zobi paliek trauslāki. Tie arī var mainīt krāsu vai pilnībā arī sabrukt. Tāpēc vislabākais un ieteicamākais zobu atjaunošanas veids pēc endodontijas ir protezēšana, jeb kronīšu uzlikšana.